biju aptiekā, kur interesējos par iespēju iegādāties kompensējamās zāles cilvēkam, kuram ir anulēta uzturēšanās atļauja, jo izrādās, ka daži ģimenes ārsti nevar izrakstīt šīs zāles, citi var. Bet kas notiek, kad cilvēks atnāk uz aptieku, uzrāda derīgu uzturēšanās atļauju, kur ir rakstīts derīguma termiņš tur 25. 26. gads. Es vēl vairāk pateikšu, vēl joprojām PMLP var dabūt uzturēšanās atļaujas karti uz 5 gadiem, kaut gan viņi to izsniedzot jau zina, ka tā tiks anulēta vai nu 1. janvārī, vai nu tur 1. martā, atkarībā no tā, kad iesniegs un izskatīs dokumentus. Tad cilvēks uzrāda šo te derīgo uzturēšanās atļauju, kaut gan dažiem no viņiem tā ir anulēta, bet anulēta elektroniskajās sistēmās, nevis fiziski kartē, ja? Tur ir viss kārtībā ar to termiņu. Farmaceits skatās pēc personas koda, kas ir nozīmēts šim cilvēkam, un izsniedz viņam zāles. Un tā dažas aptiekas jau ir izsniegušas uz 100 eiro, ko vēlāk valsts nekompensē, jo cilvēkam ir anulēta uzturēšanās atļauja. Un tas viss notiek valsts līmenī. Un problēma jau nav tajos pensionāros ar Krievijas pilsonību, kuri šeit ir daudzus gadus nodzīvojuši un šobrīd atrodas tik nožēlojamā stāvoklī, ka skatoties kopumā, kas mani uztrauc, ka valsts līmenī ir normāli kļūdaini anulēt uzturēšanās atļaujas vairākiem simtiem cilvēku. Valsts līmenī ir normāli tā pasniegt informāciju, ka katrs 10. šīs mērķa auditorijas dalībnieks nesaprot to un neizpilda kaut kādas prasības. Izsniegt personu apliecinošu dokumentu, uz kura ir rakstīts derīguma termiņš 5 gadi, kaut gan tas nebūs derīgs 5 gadus, labi, ja pusgadu tas būs derīgs. Arī normāli. Un, kad šis viss notiek, es, piemēram, atbraucot no rīta uz bērnu dārzu, kur ir uzlikta zīme, ka tur nedrīkst stāt rīta stundās vairāk par stundu, bet tur ir saliktas uz visu nakti nevis bērnu dārznieku vecāku, bet iedzīvotāju privātās mašīnas, es pat nebrīnos. Jo, ja jau valsts pauž tādu attieksmi, ja jau valsts prot tā kļūdīties un pat neatzīstot savu vainu, normāli šitā uzmest cilvēkus, normāli šitā mocīt vecos cilvēkus, pat neraugoties uz viņu pilsonību. Tie ir vecie cilvēki, kā mēs varam atļauties tā ņirgāties par viņiem. 300 cilvēkiem pēc kļūdas dēļ anulēja visas tiesības savās mājās. Jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē šiem cilvēkiem, cik noraudātas naktis, cik iznīcinātu nervu, kādēļ? Un neviens nesaka atvainojiet. Visi izliekas, ka tas ir normāli. Un, kad valsts šitādi rīkojas, tad man nav jautājumu, kāpēc cilvēki uzspļaujas tām ceļazīmēm. Kāpēc cilvēki domā nevis kā maksāt godīgi nodokļus, bet kā apšmaukt valsti. Jo valsts apšmauc visu laiku, mūs visus. Te vecos cilvēkus, te uzņēmējus, te skolniekus, kaut ar tiem eksāmeniem, kaut kas neprātīgs notika. Ministrs palika, visi palika, kad iesniedzot apelāciju varēja pie 30% sākotnēja rezultātu dabūt klāt vēl 40%. Normāli. Tad saprotiet, tā visa rīcības paradigma, viņa pāriet arī privātajā sektorā. Ja cilvēki privātajā sektorā redz, ka valsts var šitādi rīkoties, ka neviens nenes nekādu atbildību, nevienam nav jāatzīst jebkādas kļūdas, ka jebko var apšmaukt, jebkādi derīguma termiņi ir liekami velns ar tiem, lai tie farmaceiti tiek galā un tie ģimenes arsti. Nav mūsu darīšanās. Sabiedrība kopumā kļūst šitāda, ka mēs nevaram viens uz otru paļauties, ka mēs nevaram cerēt, ka kāds kaut ko godīgi izdarīs un izpildīs. Ka mēs, es nezinu, kā viņi joprojām cer uzveikt ēnu ekonomiku, da beidziet, ar tādu valsts iestāžu attieksmi un rīcību neko jūs nepanāksiet. Valstī jārada piemērs cilvēcīguma, tiesiskuma pat pirmajā vietā. Normālas rīcības, atbildīgas rīcības, un tikai tad var sagaidīt, ka cilvēki
ievēros ceļazīmes prasības, maksās nodokļus, iesniegs kaut kādas dokumentus vajadzīgus, mācīsies latviešu valodu, kas ir neatņēmama šīs valsts sastāvdaļa. Bet, kad tu redzi šo visu, tev viens jautājums, kāpēc? Kāpēc man to darīt? Ja ir vieglāks ceļš, ja var kaut ko izdarīt nepareizi, bet nebūs nekādas atbildības, ja var no tās izvairīties, kāpēc gan ne? Valsts taču tā dara, es darīšu tāpat. Un tas ir pats briesmīgākais, kas ar mums notiek. Un šāda te rīcība ar konkrētiem desmitiem tūkstošu veco cilvēku, viņai būs daudz globālākas un nozīmīgākas sekas īstenībā. Bet, diemžēl, mūsu valstī pēta nevis to, kā tas viss ietekmēs mūs visus, bet kā tur Volt un Bolt kurjeri labi jūtās Latvijā. Veiksmes stāsts!